Labdien visiem! Šodien mēs atrodamies Ezeres pagasta telpās. Un es gribu jums stādīt priekšā Raini Bogužu, mūsu līgstas valdes priekšsēdētāju. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs ļoti daudz dāvinam dāvanas, bet šis laiks arī, kad mēs patiesi esam priecīgi, ja mēs saņemam šīs dāvanas. Raina ir iesniegusi vairākas idejas portālā Vienot saldus un ir iegūsi vislielāku atbalstu šīm idejām. Un tieši tāpēc Ziemassvētku laikā mēs esam īpaši gandarīti pasniegt viņai dāvanu, braucienu uz Briseli par šīm aktivitātēm un idejām, kuras ir ieguvuši vislielāku atbalstu mūsu portālā. Labdien! Mēs atrodamies Ezerē, un es esmu Raina, biedrības mūsu līgsta vadītāja. Un iemesls, kādēļ mēs tagad šeit esam kopā ar Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju Irēnu Grauzu, ir tas, kad ir ļoti patīkams, un tas ir tas, kad biedrības mūsu līgsta iniciatīvas un manas ieteiktās iniciatīvas mājaslapā Vienot saldumu ir guvušas ļoti lielu iedzīvotāju atbalstu, un ieguldot šajā te savu darbu, enerģiju un laiku, es esmu patīkami pārsteigta, kad man tiek dāvināts ceļojums 2 dienu brauciens uz Briseli. Paldies organizatoriem, patiešām sirsnīgs jums paldies, un nedaudz par to, kādas tad ir šīs idejas. Idejas nav viena mirkļa izsapņotas, tas ir daudzu gadu darbs, kopīgs darbs ne tikai biedrībai un Ezeres pagasta pārvaldē, bet strādājot kopā. Un šie te rezultāti, kas parāda, ka visas mūsu 3 ieteiktās idejas stāv mājaslapā pašā augšgalā, un tas vien norāda tikai to, ka iedzīvotājiem Ezerē ir svarīgi. Un es ticu, ka tas ir ne tikai Ezeres iedzīvotājiem, bet arī ezerniekiem, gan bijušajiem, kas kādreiz Ezerē ir dzīvojuši. Daudz no tiem ir saldu, gan arī saldiniekiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas Ezerē iegriežās nepārāk bieži, ka šiem cilvēkiem ir svarīgi, kāda mēs izskatāmies un kā mēs šeit dzīvojam un kā mums šeit iet. Un pirmā un vislielākā, vis tāda iecerē, kas jau ilgus gadus mums neliek mieru, un lielā mērā mēs pie šīs ieceres strādājam jau gadus 5. Tā ir Lielezeres parka teritorijas sakopšana. Daudz projektu jau ir realizēti, un liela daļa no viņiem ir īstenoti, un sapņi ir jāturpina virzīt. Parks ir ļoti liels, un lai ķertos klāt lieliem darbiem, mums ir vajadzīgs nopietnas atbalsts gan pašvaldībā, nopietnas atbalsts no ārpasaules. Ezere nav tik liela, lai viena pati saviem spēkiem paceltu tik lielas lietas. Mēs priecāsimies par katru doto iespēju, priecāsimies par to, ka būsim saklausīti. Saklausīti gan Lielezeres parka sakopšanā, gan bērndārza teritorijas sakopšanā, kas arī ir ļoti būtiski un svarīgi lielai daļai Ezeres iedzīvotāju. Un mums ir vajadzīgi arī līdzekļi, kur tieši biedrība ir tā, kas izmanto šīs telpas, kā ir Ezeres pagasta zālīte, jo nevienmēr jau ir vajadzīgi šie milzīgie pasākumi, kas notiek kultūras namā. Ir pasākumi, kas ir paredzēti 20-30 cilvēkiem. Un vispateicīgākā vieta tā ir šeit pašā centrā, Ezeres pagasta pārvaldes telpās. Un patiešām būs liels prieks, ja mēs tapsim sadzirdēti un
ka mums tiks dot iespēja arī realizēt un piepildīt savus ieceres un mērķus. Un, ja tas ir kopā ar vienotu saldumu, kāpēc gan nē? Mēs visi esam vienā novadā, un Saules nav tik tālu no ezeres. Daudzi ezeres iedzīvotāji strādā saldumu. Mūsu vadītāji dzīvo saldumu, un katru dienu brauc mērošot ceļu no Saules uz ezeru. Manā darbības laikā, kurš strādāju biedrībā, Irēna ir otrais vadītājs. Man ir patiesas prieks ar viņu sadarboties un strādāt. No viņas dveš milzīgs miers, milzīga enerģija, milzīgas darba spējas. Un tas ir tas, kas vieno cilvēkus, kas ļauj darīt kopīgas lielas lietas. Biedrībai šis gads ir bijis diezgan samērā kluss ar 9 projektiem. Tas varbūt citiem izklausās daudz. Priekš mums tas ir maz. Mūsu maksimums ir 20 projektu gadā ar milzīgu finansējumu. Šogad esam vairāk strādājuši pie izpētes darbiem, pie darbiem ar bērniem, pie darbiem sociālā atbalsta jomās, dažādām cilvēku mērķu grupām. Un tagad, kad mēs stāvam uz nākamā gada sliekšņa, kad tūlītās, visam tūlīt, jau rīt, gads būs beidzies. Ko novēlēt mums visiem, gan sev, gan pārvaldes vadītājai, gan vienotas saldumu, gan ikvienam cilvēkam, kurš šo skatās un dzird, kad rīt atkal lausies saule un sāksies jauna diena. Un ir svarīgi apzināties, ko es no šīs dienas vēlos. Es no tā visa vēlos. Tikai tās dažas lietas, kas atnākušas, nepaliek pie manis, bet tikai skar mani, lai uzkrātu spēku un tūlīt pat paietu garām. Un ir daži draugi, kas mani saprot un tomēr paliek mani draugi. Un ir vajadzīgs darbs, kuram ir reāla vērtība un bez kura pasaule justos nabadzīgāk. Un es zinu, ka prātu, kas nebaidītos ceļot, pat ja taka nav skaidri iezīmēta. Saprotošs sirds skat uz mūžīgiem pakalniem un nemierīgo jūru un kaut ko tik skaistu, ko ir radījusi cilvēka roka. Protams, humora izjūta un spēja smieties, un mazliet brīvu laiku, lai pavaļoties, neko nedarot. Veltīt dažus brīžus mierpilnē meditācijai un sajust Dievu klātbūtni zeltu. Un pacietību, pacietību, pacietību. Pacietību, lai sagaidītu visu šīs lietas, un visbeidzot gudrību, lai saprastu, ka daudz no tā visa jau mums ir. Es gribu novēlēt visiem mierīgu nākamo gadu un sapņojiet, jo tikai tad, kad jūs sapņojiet, tikai tad ir kam piepildīties.